Tātad, jā, tad mani sauc Lotte Šaitere. Esmu no Latvijas, bet šobrīd jau 3,5 gadus dzīvoju īrijā. Esmu 4 bērnu mamma. Um, Brīnišķīgs sieva savam vīram, un arī esmu kristiete un darbojos arī īrijā Latviešu draudzē. Bet man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Ļoti, ļoti patīk ceļot, un tāpēc, ka man parādīja šo iespēju par ceļošanu izdevīgāk, es noteikti to arī izmantoju. Un tagad ir ļoti forši, ka var arī sākt nu, ar to dalīties. Un es priecājos arī dalīties arī citiem. Un es esmu pateicīga par šo iespēju, kad man Zoja viņu parādīja, mans konsultants, mans sponsors. Un kā ienekomēt un kā to izdarīt arī gudri, kā ceļot vairāk, ceļot labāk un ceļot arī lētāk, jeb izdevīgāk, jeb ietaupīt uz ceļojumiem un ne tikai. Uzņēmums, kas padarīs tavu dzīvi labāku. Kompānijas nosaukums ir Travorium, un kompānijas dibinātājs un vadītājs ir Deivids Hārts, viņa brīnišķīgā sieviņa Adele. Uzņēmuma specializācija ir klientu piesaiste, tāpat kā uzņēmums darbojas līdzīgi kā Netflix, un kurš nepārdod filmas, bet viņš tev iedod iespēju abonementu sistēmā, maksājot abonementu, tev dod piekļuvi, ka tu tās filmas veidies tieši tās, kuras tu gribi. Tāpat arī kompānija tev dod iespēju, lai tu vari um, izvēlēties pats, kā tu vēlēs veidot savu ceļojumu, sākot no viesnīcām, dzīvokļiem, beidzot līdz pat aktivitātēm. Ja? Nu, to es arī parādīšu tālāk. Kompānija dibināta 2013. gada martā Amerikā un ir otrā dekāda biznesā. Iespējas vairāk nekā 60 valstīs, 7 kontinentos, un katru gadu pievienojās jaunas tādas kā valstis šajā kompānijā. Kompānijai ir vairāk miljonu peļņa, kā arī pēdējo 2 gadu laikā pastāvīgā izaugsmē. Kompānija visu laiku skatās un klausās savos kluba partneros par to, kas viņam ir nepieciešams, ko viņi grib vairāk redzēt un kas ir vairāk nepieciešams, un viņi to arī piedāvā. Jā, 2024. gadā jau vairāk nekā 20,000 jaunu klientu, un jau šajā gadā ir ļoti daudz tūkstošu klientu jau pievienojušies un izmantojuši šī kluba priekšrocības. Kompānijas galvenais birojs ir Amerikā, Kalifornijā, un Eiropā, Spānijā un Kazahstānā. Tātad, kā jau mēs zinām, cilvēkiem patīk ceļot, un tāpēc viņi ceļo, un pēc saviem industrijas Bloomberg datiem turisms ir $10 triljonu vērts, un tiek prognozēts, ka līdz 2033. gadam tas sasniegs $15,5 triljonus. Kādam tas var būt sapņu bizness, ko viņš darīt no mājām, kā to daru, piemēram, es. Kāds var būt ceļojumā, kā piemēram Dzintra, vai kas bija vienkārši mācībās arī, un viņi var arī palīdzēt ar to kādam citam. Kādam tas var būt kā papildus ienākums kādiem ceļojumiem, un iespēja, kad var piepelnīties blakus tam pamatdarbam, ko viņš dara. Tas ir viegli izskaidrojams un aizraujoši, jo tu dari palīdzi cilvēkiem mainīt dzīves, dot iespēju viņiem ceļot, dot iespēju viņiem saredzēt šīs iespējas, dot iespēju pat arī nopelnīt atkarībā, ko tu pats vēlēsies šajā kompānijā. Viens ir ceļot, viens ir pelnīt, vai arī abus. Un tā kā tu izvēlējies, kas ir tas, kas tev visvairāk saista. Un tas ir viegli izskaidrojams un aizraujošs, un mājās veicams, kā arī no jebkuras vietas veicams biznesa ar lielu potenciālu, kas visu laiku aug. Jo, kā jau Vorens Bafets ir teicis, ja tu neatradīsi veidu, kā pelnīt naudu, kamēr tu guli, tu strādāsi līdz mūža galam. Tātad, kādus pakalpojumus tad var atrast mūsu platformās? Tātad, tu vari piekļūt pie kurortiem, viesnīcām, kruīziem, autonomai, izklaides parkām, ekskursijām, kā arī aktivitātēm un dažādām arī izklaides iespējām. Kas tad ir Travorium priekšrocības? Tātad, Travorium strādā uz ceļojuma abonementu, kā jau es teicu, pieminēju piemēru par Netflixu. Tātad, ja tu esi platīna statusā, tad tu saņem minimums kā 2 atpūtas galamērķus gadā. Tu pelni ceļojuma punktus un izmanto tos uzreiz saviem ceļojumiem, rezervācijās, villās, viesnīcās.
dažādos apartamentos un ne tik vien. Var arī mašīnas īrēt uz ceļojumu punktiem un izklaides iespējām un vēl daudz dažādām brīnišķīgām privilēģijām. Tu rezervē ceļojumus par ceļojuma aģenta cenām un ietaupi līdz pat 60%, kā arī saņem 3% naudas atmastu lotātas punktu veidā, kurus tu atkal vari izmantot savām rezervācijām. Kā arī ir iespēja veidot biznesu, jeb papildus ienākumus no jebkuras vietas pasaulē, jebkurā laikā, kas veido tavus pasīvos ienākumus, jeb naudu katru dienu. Tad viena no šīm platformām, ko piedāvā Travorium, zem Travorium vārda ir trīs platformas, jeb trīs produkti, ko piedāvā Travoriums. Tad viena no tām ir turisma vietne, un turisma vietne ir persona, ko tu vari izmantot savus personīgās kredītkartes un ietaupīt līdz pat 60% saviem ceļojumiem. Un dabūt arī 3% lojalitātes punktus, kā arī 10% cashback, ja tu atrodi lētāku nekā piedāvā Travorījums. Šeit būs arī brīnišķīgi piemēri. Travorījums diviem pieaugušiem cilvēkiem par 9 naktīm Churchill St. Monte Carlo Miami Beach hotelī piedāvā par $2326. Tās pašas 9 naktas divi pieaugušie Expedijā piedāvā par $4163. Tu jau ietaupi šeit $2000. Te pastīsimies viena diena. Bookings piedāvā diviem pieaugušiem cilvēkiem par 277, Expedijā par 293, bet Travoriums to piedāvā par $15 šo diviem pieaugušiem vienu nakti. Tad šeit ir vēl viens piemērs diviem pieaugušajiem 6 naktis San Diego, Expedijā 5047, Travoriums par 1923. Tu ietaupi $3123,64 tikai uz palikšanu diviem pieaugušiem cilvēkiem uz 6 naktīm, un tu šo naudu, piemēram, var iztērēt lidmašīnas biļetēm, pusdienām, vakariņām, ģimenei. Un plus vēl tu dabūni 3% naudas atmaksalotāts punkts veidā, ko tu atkal nākamajos rezervējumos vari jau sākt izmantot. Otrā platforma, ko piedāvā Travoriums, ir atpūtas ceļojumi, jeb getaways. Tā ir atpūta dažādos kurortos, dažādās viesnīcās, villās, jo vairāk ir turisma balvas, kuras tu sakrāji, jo lielāka atlaide. Apmēram, ja tu sakrāji 1500 balvas, tu dabūni iespēju palikt par $0 šajā vietā, samaksājot tikai nodokli. Parādīšu tev arī piemērus. Ja? Tad šeit Spānija, Kanārijas salas, 8 dienas, 7 naktis diviem pieaugušiem cilvēkiem par $7, ja tu apmaini savas vajadzīgās turisma balles, plus nodoklis, kas katrā vietā valstī atšķirās. Meksika 8 dienas, 7 naktis viens guļamistabas numurs par $149, nevis par 1299. Florida 8 dienas, 7 naktis guļamistabas numurs, luks numurs. Mazvecība cena 1149, Travoriums apmainot šo punktu skaitu, tu samaksā $142 plus nodokli. Tātad trešā platforma, ko piedāvā Travoriums, ir pasaules tūris, jeb World Tours. Un tās ir vietas, kuras ir konkrētās mēnešos, konkrētās dienās, ko arī var saņemt jebkurš cits Travorium partneris. Un kompānijā ir sadarbības ar šīm viesnīcām, noslēgti līgumi, izpirktas viesnīcas un dod mums partneriem par summām, kuras tu tūlīt arī redzēsi. Šīs cenas ir diviem pieaugušiem cilvēkiem, apmainot arī savas pusgadu, aptuveni pusgadu krātās turisma balles, tas ir aptuveni $1000 ietaupījums. Ja? Tad te pastīsimies, ir Venecija, Itālija ar iekļautām brokastīm, 5 dienas diviem pieaugušiem ar visu ekskursiju uz stikla fabriku. Mazutības cena 1110, Travorija cena $360, apmainot savus turismu balles. Kas vēl ir interesanti, es tieši paskatījos to Venēciju, Itāliju. Par to, cik maksā ir tas numuriņš diviem pieaugušiem cilvēkiem, ka tas jau maksā vairāk nekā šeit visa kopējā pakete. Dubaja, apvienotie Arābu Emirāti, 5 zvaigžņu viesnīca, 6 dienas brokastis katru dienu, tā kā par brokastīm to nav jādomā, veseliem diviem cilvēkiem.
Mazuzdīva cena $799, Travorium cena $99 plus nodoklis apmainot savas turisma balles. Kas ir interesanti citās vietās, bet ir tā, ka cilvēkiem, kuri ņem bērnus līdzi, piemēram, citās vietās ir pat līdz 13 gadiem ar visām iekļautām brokastīm nav jāmaksā papildus par bērniem. Citur ir pat līdz 17 gadiem, ka nav jāmaksā. Citiem ir līdz 14, citiem līdz 11, atkarībā kaut kā, kurā vietā kas ir noteikts. Bet, jā, kad nav jāmaksā vēl papildus par brokastīm, tā kā bērns var ēst nostīt, cik viņš grib, bet, nu, tik cik vecāki atļauj. Nu, mēs jau vecāki zinām, cik mūsu bērniem ir vajadzīgas šīs porcijas, bet, nu, fakts kā tāds, ka mums nav vēl papildus izdevumu par to, ka mēs esam samaksājuši naudu, un, piemēram, bērns nē. Bet šajā gadījumā, nu, kad tu arī nemaksāt naudiņu papildus, tev jau ir iekļauts arī brokastu katru dienu piezvanīšana viesnīcā 6 dienas pieaugušiem, 2 pieaugušiem cilvēkiem, un par bērniem, piemēram, to nav jāuztraucās, un to nav kreņķis par to, ka viņi kaut ko neapēd. Motego vai Jamaika, kas ir iekļauts, viss ir iekļauts, nozīmē pusdienas brokastis vakariņas, dažādas varbūt arī aktivitātes. Piedzēšana kurorts 5 dienas, 2 pieaugušiem cilvēkiem izmaksā $612 plus nodoklis apmainot savas turismu balvas. Šeit vēl piemēri Lasvegasa, piedzvēžu viesnīca 5 dienas, 4 naktis $19, Havajas 8, Amerikā 5 zvēžu viesnīca 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm $499, vai arī Ņujorka ar iekļautām brokastīm 5 zvēžu viesnīca 5 dienas, 4 naktis par $399 plus nodokļi. Ar ko tad Travorium atšķirās no parastām turisma aģentūrām? Turisma aģentūras pārsvarā ļoti daudz izmanto reklāmas. Un līdz ar to mēs uzzinām par šīm kompānijām. Tu par Travorium uzzini tikai tad, ja tev kāds cits par to ir pastāstījis. Tu arī pierģistrēties šajā kompānijā var tikai vienīgi to, ja tev kāds cits par to ir pastāstījis un devis tev šo pieejas saiti, kurā tu vari reģistrēties. Šādi šis cilvēks arī nopelna naudiņu par to, ka kompānija viņam pasaka, paldies, ka tu esi ieteicis mūsu šo brīnišķīgo kompāniju, kura var sniegt saviem kluba biedriem plašu pakalpojumu klāstu, izmantojot sākot pat no viesnīcām, villām, dažādiem dzīvokļiem, tur mašīnu īrēm, kruīziem, izklaides iespējām, nedēļu. Ir iespēja arī nedēļu īrēt mājas, arī sarkanajos datumos, un vēl nezinu, daudz dažādas citas lietas, kas ir ļoti foršas un patīkamas mums kā kluba biedriem. Un mēs to pastāstam arī citiem, un tā kompānija gūst jaunus klientus, jaunus biedrus, un viņam mums pasaka par to, paldies ar to arī šis kompānijas modelis atšķirās. Tad kā tad pievienoties šai kompānijai? Tātad ir 3 dažādi abonementu sistēmas. Sudrabs, titāns, platīns. Tātad augšējais gaiši zilais ir vienreizējais maksājums, ko tu samaksā, kad tu reģistrējies, kad kļūsti par kluba biedru. Uh, Vienīgā atšķirība starp sudrabu, titānu, platīnu ir tas, ka, piemēram, sudrabam nav turisma punkti. Tas nozīmē to, ka tu samaksā 60,95 un katru mēnesi maksā 52,50 tādu kā abonementu maksu. Lai tu vari izmantot šīs kluba priekšrocības, tad ieguldēs, tāpat kā Netflixā, tu maksā par abonementu, vai sporta klubā tu maksā par abonementu, lai varētu iet sportot. Tāpat arī šeit tu maksā abonementu, lai varētu izmantot šī kluba priekšrocības. Tātad tu samaksā 6,95 un tev ir iespēja izmantot ceļojuma vietni, ja travel site, kurā tev ir labākas cenas nekā ceļojuma aģentūrām, kā arī viesnīcas, automašīnu nomas, kruīzes, izklaides, ekskursijas un vēl daudz kam citam. Toties Titānam un Platīnam, te jau ir iespēja arī ņemt pasaules tūrus un getavējus, Titānam 50, Platīnam līdz 80% atlaides. Un, protams, ir arī turismu punkti mēnesī, kurus tu vari izmantot pasaules tūrēm un getavējos jeb ārpus ceļojumos. Tātad Titānam $149,95 tu samaksā, un tev ir 150 turismu punktu mēnesī. Tu tas platīns, kas ir arī pats populārākais, ko cilvēki izmanto, un arī kāpēc, un arī es to iesaku jums, jo tas ir vislabākais, kas dod vislabākās iespējas, atlaides uz 80%, un arī tu iegūsi daudzreiz vairāk. Tātad, ja tu pasties 270 turismu punktus mēnesī, un pusgadu krājot šīs turismu punktus mēnesī, tu vari samazināt savu ceļojumu, piemēram, uz Franciju, aizbraucot uz Disneylandu, vai arī aizbraucot uz šo Itāliju, uz
stikla fabrikas šo ekskursiju diviem pieaugušiem cilvēkiem, iespējams, par $7. Un man liekas, tas liekas forši, ka tu vari maksājot, izmantojot šo kluba priekšrocības, esot vienkārši kā kluba biedrs, vienkārši maksājot savu mēneša maksu, tev krājās turismu punkti, respektīvi tu savu naudu vispār nepazaudē, bet iekrāja savam nākotnes ceļojumam. Un tā katru mēnesi maksā $135, tev krājās turismu punkti mēnesī, kas Latvijas gadījumā ir 270 punkti. Un kas nav maz arī kompānija, tad, kad tu reģistrējies, nav līgums. Tas nozīmē to, ka jebkurā brīdī tu vari pārtraukt savu abonementu maksāšanu, ja pārtraukt savu ceļojuma abonementu, vienkārši uzrakstot par to, ka es vēlos pārtraukt, un viss, un to nav nekāda jāmaksā, nekāda soda, nekādas sodu naudas. Tātad, bet, ja tu, piemēram, esi cilvēks ar plašu sirdi, un tu arī vēlies par to pastāstīt arī kādam citam, tad tu vari saņemt atlīdzību no kompānijas tikpat lielu, cik tavi izdevumi. Bet, lai to saņemtu, tev ir jākļūst par kompānijas Travorium partneri. Lai kompānija tev var samaksāt legālu naudu, ka to parādot citiem, kā ietaupīt naudu, nu, tā kā pateicību par to, ko tu dari. Tad tu vari kļūt par nākamā biznesa īpašnieku šajā kompānijā, samaksājot $99,95 katru gadu. Un tev iedod pilnīgi visu. Tev iedod mājaslapu, vadības paneli, mārketinga video, apmācības komandu, kas tev atbalstīs, kas tev nedos tu iespēju, nu, sajūtu, ka tu esi viens vai kā savādāk, nu, kas tev stimulēs, motivēs un palīdzēs iet tuvāk teviem mērķiem. Gatavs biznesa atslēgas rokā, nodokļu priekšrocības, kuras tu vari izmantot vēl reģistrējoties par pašnodarbināto un izmantot daudz dažādas pašnodarbināto priekšrocības, esot kā biznesa nu, partneris šajā kompānijā. Tātad, ko tu iegūsti, esot šīs kompānijas partneris? Tad tu iegūsti visu to, ko es tev tikko nosaucu, plus padaloties arī ar citiem cilvēkiem par šo brīnišķīgo iespēju, par to, ka var ienekomēt, ceļojot, var ienekomēt uz dažādām tūrēm, var ienekomēt uz ekskursijām, var ienekomēt uz dažādām sklētas iespējām, uz vakariņām, uz jahtas ar dzīvo džēza mūziku, piemēram, Anglijā šāda iespēja ir Londonā. Kur tu vari ietaupīt, salīdzinām ar to, kaut vai tie ir pāris paundi, bet tu vari ietaupīt un šos paundus iztērēt kaut kam citam. Tu, protams, ar to padalīsies kādam citam. Un tā, ja tu, piemēram, šobrīd mēs runāsim tieši par platīnu abonementā pakotni, tad tu pastāsti par šādu iespēju trīs cilvēkiem. Šie trīs cilvēki arī kļūst par platīna abonementu maksātājiem. Un tev kompānija par to pasaka paldies. Viņa tev samaksā $50 par katru cilvēku. Tie jau ir $150, ko tu nopelni, bet plus vēl tas, ka tu līdz ko tev ir trīs personīgie partneri, tu katru dienu saņem $445. Un tādus ņem mēnesī atminties $135, kas ir tava mēneša maksa, ko tu vairs nemaksā no savas kabatas, bet to tev kompānija nosedz. Un tā padaloties arī citiem un parādot šo iespēju arī citiem. Un esot tā, teiksim, tā tas vēstnesis, tas ambasadors, kurš stāsta par to cilvēkiem, par šo iespēju, kā ietaupīt ceļojot. Šī ir tikai kā pievienotā vērtība par to, kā tev kompānija vienkārši pasaka paldies, ka tu palīdz, ka tu esi sākumā parādījis sev, ka tev kāds cits to ir parādījis, un ka tu parādi arī citiem, un to tu palīdz arī izdarīt arī citiem. Un tā, veidojot savu komandu, tu kļūsti par viens stāra direktoru, divu stāra direktoru, trīs zvēšu direktoru, četru zvēšu direktoru, un tev katru dienu nāk naudiņa, atkarībā no kurā līmenī tu esi. Tad īstenībā šis marketinga plāns ir ļoti, ļoti viegls, un tas viss ir saistīts ar to, lai mēs viens otram palīdzam. Un šeit nav tā, ka kāds tur ir, nezinu, augšā ļoti daudz pelnu tikai tāpēc, ka es te pieģistrējos. Nu, nē, te ir tā, ka viens otram palīdz, lai visiem būtu labi. Tātad platīna direktors, kā jau es teicu, kļūst tad, kad tu parādi šo iespēju trīs brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri arī ceļo un izmanto šo iespēju kā platīna cilvēks. Tātad kompānija tev samaksā $135. Tu vēl pastāsti vienam cilvēkam un palīdz izdarīt to pašu arī tiem iepriekšējiem, ko tu esi uzaicinājis, un tev kreisā pusē ir 8, labajā pusē 8, un tie var nebūt tavi apakšējie, tie var būt arī augšējie, sāniskie un tā tālāk. Ja, šis kompensācijas plāns ir ļoti, ļoti lojāls pret jebkuru cilvēku, kurš strādā parastu darbu, kuram nav ļoti daudz laika, lai
ieguldītos šajā biznesā, bet tajā pašā laikā viņš vēlas ar to padalīties kādam citam. Viņš aiziet pastāstīt savam frizierim, viņš aiziet pastāstīt savam doktoram, viņš aiziet pastāstīt cilvēkam, kas ļoti daudz ceļo, parāda šo iespēju, un šis cilvēks arī nāk pievienojās, un tev kompānija vienkārši par to pasaka paldies, un tā krājās arī tavi cilvēki. Ja šis, piemēram, frizieris arī izdomā pastāstīt kādam citam, padaloties, jo tev nevienam nekas nav jāpārdod, tev nevienam nekas nav jāuzbāžās, jo tu nekad, ja tu aizej uz restorānu, un tev garšo ēdiens, tu tad nepārdod šo restorānu cienīgo ēdienu savam draugam. Tu vienkārši iesaki aiziet uz to restorānu, tur ir ļoti garšīgs ēdiens. Mēs iesakām, tas ir mūsu ieteikums. Tāpat arī tev ieteica kāds šo brīnišķīgo kompāniju, jo viņam tā patīk. Viņš ir sajūsmā par šo produktu, viņam garšo, viņam patīk, un viņš arī to vēlas palīdzēt arī tev, jo viņam liekas, ka tas varētu arī tev noderēt, un tāpēc viņš tev to iesaka. Un šādi ietekot cilvēks pie cilvēka, cilvēks pie cilvēka. Un šādi arī mēs varam palīdzēt viens otram sasniegt tos mērķus, ko mēs vēlamies. Tad viens no cilvēkiem ar ļoti lielu plašu sirdi, kas to ir palīdzējis arī izdarīt kādam citam, kļūst par vēstnieku. Un kas tad ir vēstnieku dzīvesveids? Tas ir kompānija vienkārši milzīgi pateicās tiem cilvēkiem, kas to ir izdarījuši, kas palīdzējuši arī komandai to izdarīt, un viņi ir uzaicinājuši vidēji 9, 10 savus personīgos partnerus un vēl izdarījuši to pašu. Kreisajā labajā kojā 888, 888 partneri, kas ir platīna dalības abonementa cilvēki. Viņi katru dienu saņem $140 katru dienu. Viņiem ir vienreiz gadā atvaļinājums, ļoti, ļoti superīgs, kur viņi visi kopā satiekās. Viņiem ir globālie bonusu fondi, dažādas vēstnieku akcijas, čeki, kur viņi var tērēt, kur viņi vēlās. Dāvanas no Louis Vuitton, kur ir 3 zvaigžņu vēstnieks, saņem šādu brīnišķīgu pulksteni, meiteņu un sieviešu un vīriešu pulkstenis. Un viņa brauda brīnišķīgu dzīvesveidu, ceļojot vienkārši kopā ar savu ģimeni, ar saviem bērniem, ceļojot un baudot tās iespējas, ko varbūt mēs daudz vēl nespējam iedomāties, ka mēs to varētu tā kā izbaudīt, bet ļaujiet sev sapņot, ļaujiet sev izplest spārnus un lidot, ļaujiet stāvēt uz klints, nevis malas, bet uz ar ļoti augstu kalnu, kur tu vēlēsies uzkāpt un piedzīvot to brīdī, ka tu vari elpot, ka tu vari ieelpot un sajust to, ka jā, es sev ticu un es varu parādīt saviem bērniem to labāko dzīvi. Jo tas arī, kāpēc es esmu savā ziņā šeit, jo mans stāsts ir par to, ka es vēlos saviem bērniem labu dzīvi, es vēlos viņiem sagādāt to, ka es varu atļauties aizbraukt vairākas reizes gadā atvaļinājumā ar bērniem, ka es varu savai ģimenei iedot brīnišķīgas brīvdienas, ka es varu atļauties veltīt savu laiku ģimenei, nevis, piemēram, mājas tīšanā, un es varu atļauties sev apkopē, ka es varu atļauties nopirkt bērnam saldējumu, tad, kad varbūt nav tik daudz bijusi un tā tālāk, ja, kad es varu atļauties samaksāt par īri, ka es varu atļauties savam vīram iedot brīvdienu uz veselu mēnesi, pateikt, vai braucam uz Ameriku un noīrēsim mājiņu, un nezinu, ne uz Ameriku, tad varbūt uz Angliju, aizbraucam uz Angliju pie savējiem uz veselu mēnesi, nevis tikai uz nedēļu. Un tas viss ir naudas jautājums. Tas viss ir jautājums par tavām izvēlēm, vai tavas izvēles, ko tu izdari šobrīd, ved tevi uz tām vietām, kur tu vēlies nokļūt, vai tās izvēles tevi ved uz tām vietām, kuras tev sirdī kliedz, jā, es to gribu, jā, tas ir mans, jā, es vēlos to piedzīvot, jā, un tas ir tas, kas tev ir jāsaredz, un tad arī tad arī tev viss izdosies, jo tu darīsi ar pareizu motivāciju, un tu vēlēsies dalīties ar to cilvēkiem, tu vēlēsies dalīties cilvēkiem nevis tāpēc, ka tev vajag nopelnīt naudu, bet tāpēc, kādas emocijas tev tas dod. Un ka tu vēlēsies dalīties ar cilvēkiem, lai vēl daudz cilvēku piedzīvo un piebūtu šīs emocijas. Jā, tad te nav iespējami ikdienas ierobežojumi, un cilvēki pelna vairāk, un ir daudz brīvas vietas, jebkuram cilvēkam sasniegt. Un sasniegt tos mērķus, ko viņš vēlās, un šajā kompānijā jau ir vairāk nekā 25,000 jaunu biedru 20. gadā, un jau ir jauni pievienojušies tagad, un vēl ir daudz cilvēku, kas par šo kompāniju nezina un vēl joprojām pārmaksā par saviem ceļojumiem. Mīlīši, mums ir tas uzdevums viņiem par to pastāstīt. Tu uzzināji par šo kompāniju, pasapaldies cilvēkam, kurš tev to pastāstīja. Novērtē to, ka šis cilvēks ir izrādījis to šī iespēja, ka viņš grib, lai tu par šo kompāniju uzzini.
Tavs uzdevums ir šajā brīdī sasniegties ar to cilvēku, kas tev uzaicināja uz šo brīnišķīgo zūmu. Pateikt viņam paldies, ka viņš tev pievienoja. Paldies, ka viņš tev uzaicināja un parādīja šo brīnišķīgo iespēju. Padalies ar to, kas ir tas, ko tu sadzirdēji, kas ir tas, ko tu gribi savā dzīvē, varbūt pamainīt. Un pajautā, varbūt, kā reģistrēties. Kā reģistrēties, es gribu reģistrēties šajā kompānijā, es gribu piepildīt savus sapņus, es gribu redzēt savus bērnus laimīgus, es gribu redzēt viņus smaidošus, skrienot pa Disneylandu, nezinu, ķerot balonus, pūšot burbuļus un kaifojot par savu dzīvi, un ka tu vari paņemt brīvdienas jebkurā brīdī, ka tu vari neņemt B lapu tikai tāpēc, ka tavs bērns ir apslimis, un domāt, kā savilkt visus galus kopā, bet ka tu vari dzīvot pilnīgi brīvu dzīvi un vienkārši būt kopā ar savu bērnu un redzēt, kā viņš izaug, redzēt, kā viņš smaida. Pajautā, kā reģistrēties. Pajautā un kļūt par mūsu uzņēmumu partneri, un es tas cilvēks, kas grib dalīties ar sirdi. Un, jā, atceries, komanda ir tā, kas tev vadīs soli pa solītim, iemācīs tā visu strateģiski, kas ir vajadzīgs, lai tu varētu augt, lai tu varētu augt šajā kompānijā, kas tev nevis šiem taviem panākumiem. Paldies jebkuram, kas pievienojās, un tiešām reģistrēties šajā kompānijā. Atļaujiet sev lidot, atļaujiet sev ticēt un mīlēt, ka jūs to varat. Un es ticu, ka jums tas visiem izdosies. Es tiešām ticu jums. Un tie, kas gribēs, tie arī izdarīs. Kas negribēs, atradīs attaisnojumu. Bet ziniet, jums ir šīs iespējas. Nepazaudējiet tās, izmantojiet to. Paldies jums! Uz redzēšanos!